Turpināsim iepazīties ar programmēšanas valodu Scratch. Es esmu pieteicies sistēmā ar savu lietotāju vārdu Scratch izstrādātāja portālā scratch.mit.edu. Atceramies šo adresi. Šī ir Scratch 2.0 versija. Viņā interneta parolu programmā, man piemēram ir Mozilla Firefox, izskatās tāpat, kā izskatīto Scratch 2.0 beta versija instalēta datorā. Ja būtu instalēta Scratch 1.4 versija, tās izskats būtu šāds, mazliet vecāks interfejs, bet arī tajā var visu pamēģināt un saprast. Mazliet mazāk iespēju, bet mēs jau pirmajās programmiņās tās neizmantosim. Tās iespējas, kā teiksim, programma detektā kustību no webkameras vai ir pieslēgta Arduino mikrokontrolierim, tie ir vingrinājumi, ar kuriem sākt droši vien nevajag. Mēs apskatīsim programmas logu. Tātad augšā ir izvēļņu josla. Šeit var spiest jauns projekts, saglabāt. Rediģēšanas skatā ir iespēja izvēlēties mazāka ekrāna izmēru. Ja ir planšeta dators 7 colu, piemēram, tad varētu derēt šāds izskats. Mums ir optimāls ekrāna izmērs ekrāna filmēšanas laukumiņā 1024,768 punkti, un mēs lietosim Scratch standarta skatu. Šeit ir iespēja gūt palīdzību par konkrēto bloku, tāpat arī šādi var gūt palīdzību par kādiem blokiem, uz kuras te uzklikšķināju, par to ir pastāstīts. Ja es te tā vispār paklikšķinos, tad mēs varam iegūt kopējo pamācību un palasīt tās instrukcijas, kas šeit atrodamas. Ir vērts brīvā brīdī to paskatīt, tas vienmēr nāk pa labu. Tātad šeit ir skatuve, jeb darbības laukums, kur programmiņu mēs pamēģināsim. Šeit ir komandu bloki, sadalīti pa 10 grupām, katra savā krāsā. Tad ir cilne, otrā cilne iepriekš zīmēšanas, izskatiem, un trešā cilne skaņām. Mēģināsim uztaisīt programmiņu, kurā kāds no gariņiem kustās, izdod skaņas, un mēs varam programmiņu palaist tādu. Noklusēti gariņš ir zelta kaķītis, bet varbūt viņu var mainīt. Gariņu josla ir šeit lejā. Te pirmkārt jau ir informācija par gariņu, mēs viņu varam kaut kā nosaukt. Otra lietā, te var pamanīt jauns gariņš. 4 iespējas. Pirmā ir visvienkāršākā - izvēlēties no bibliotēkas. Pārējās būtu uzzīmēt, importēt no faila vai no webkameras. Ko varētu izvēlēties? Animals. Dinozaurs. Lieliski. Paņemsim zaļo dinozauriņu. Varbūt šajā situācijā kaķi es varu vai paņemt nost vai nodzēst, vai padarīt neredzamu. Tātad man tagad ir svarīgi, lai es būtu uzklikšķinājis uz šī te puķīša vai dinozauriņa, jo tam gariņam, kurš šeit aktīvs, veidosies programmiņam. Paņemsim komandu pārvietot 10 soļus, varbūt 14 soļus. Tad, kā tas būs? Es ar dubult klikšķi pamēģinu, kā viņš pārvietosies, un atlikšu viņu atpakaļ vietā. Tad no skaņām paņemsim, kad tur tā, ka viņš aiziet, kaut kas atskan. Paņemsim skaņu trīsstūris. Tā varētu būt ļoti interesanta skaņa. Tas vispār ir mūzikas instruments.
pamainīsim šīs skaņas parametru un liksim viņam kustēties atpakaļ. Pēc 1 sekundi ilgas pagaidīšanas. Tā, liksim kustēties atpakaļ uz sākuma stāvoklim. Ja mums bija plus 14, tad mīnus 14 būtu atpakaļ. Un tad viņš varētu teikt, nu labi, nevis mjau, bet pop. Tiek piedāvāts šim gariņam. Kaķim šeit bija piedāvāts teikt mjau. Katram gariņam ir kāda noklusētā spreita izstrādātāju paredzētā skaņa. Un no vadības, jeb kontroles rīkiem uztaisīsim ciklu, ka šis pasākums atkārtojās, nu, 3 reizes, teiksim. Mēs varam pamēģināt. Tā, viņš kustējās. Es ar dubultklišķi šeit viņu pakustināju. Tomēr tādā veidā programmu var palaist, šeit klišķinot uz koda bloka, tad, ja tas kods ir pieejams. Lietotājam būtu vajadzīgs, nu, palaist kaut kā, nu, ērtāk kodu neskatoties. Ja tam ir paredzēts, piemēram, kad nospiests zaļais karogs, šis. Lūk, man šķiet, ka te kaut kā tās skaņas pārāk ātri notiek. Uzliksim vēl 1 sekundes pagaidīšanu te iekšā. Un tad tās skaņas notiks secīgāk un man šķiet varētu būt saprotamāka tā darbība. O! Nu, ir ja ne labāk, tad vismaz savādāk. Un beigās mēs varētu vēl izmantot kādu izskata maiņu, mainīt krāsu. Viņš varbūt varētu mainīt krāsu. Virpuļi pikseļot, nu lai viņš maina krāsu beigās. Ja? Tā kā viņš iziet. Kā tas būs? 1, 2, ciklis 3. reizi. O, viņš palika citā krāsā. Tā, šeit ir jāpaeksperimentē. Tas krāsa efekts par cik nosacītām vienībām. Te acīm redzot ir jāpaeksperimentē. Nu, mums zaļais puķītis kļuva vēl zaļāks. Lūk, mēs esam izdarījuši nelielu programmiņu. Mēs viņai noklusēto Antitlet 9 nosaukumu varam nomainīt uz demo 1, piemēram, un saglabāt. Kopīgot es nespiedīšu, jo nav šī programmiņa tik diža, lai es tagad internetā viņu visiem darītu redzamu un ar viņu lielītos. Nu, kādu sarežģītāku, garāku, interesantāku tiešām varētu arī publiskot visai Scratch kopienai, bet šī ir interesantā kā pirmais mēģinājums. Stāstiņu stāstīja docents Imants Garbāns, nākamajā video turpināsim.